Ko, darbie draugi? Garīgs 30, Garijs Roškalns ir mūsu podkāsta viesis. Čau, vēlreiz šajā studijā. Tikai milzīga starpība. Pirmkārt, tev vakar bija dzimšanas diena, Jā. ar ko mēs tevi arī apsveicam. Paldies. 33 gadi. Un otra lieta. Iepriekšējā reizē, kad tu biji šajā podkāstā, tu vēl nebiji nobraucis Lemānu. Tagad tu jau esi nobraucis Lemānu. Tāpēc mums ir daudz vairāk ko pārunāt, un šis podkāsts būs pavisam atšķirīgs no tā, kas bija iepriekš. Pagājušajā gadā es visiem stāstīju, ka es darīšu, bet tu jau pats zini, vārdi ir viens, bet izdarot ir kaut kas cits. Un arī cilvēki arī sāk man visu laiku teikt, tu no sākuma izdari un tad runā. Jo es jau visiem visu laiku teicu par to, ka es gribu kļūt par pirmo latviešu, kurš finišēs viņu, un tu jau vari aizbraukt, un tu viņu reāli var nefinišēt. Un tajā brīdī tās arī bija man vislielākās emocijas pagājušajā gadā, jo man komanda iedeva iespēju finišēt. Un es piegāju pie ekrāna 20 minūtes pirms finiša, kad man teica, ka man jāmainās. Un es ieraudzīju uz ekrāna 20 minūtes. Un tajā brīdī es vienkārši sāku raudāt, es apsēdos un raudāju. Pat tagad asaras birst. Un tad tu saprati, ka tu esi to izdarījis. Tu saki, ka tu to izdarīsi, bet tu reāli to esi izdarījis. Un tad tu esi nolicis savā kraikas ieķeksīt, ka tu esi to izdarījis. Mums nenormāli prieks. Mums, es saku, vispār, es domāju, gan arī latviešu tautai, gan man personīgi. Es tieši skatījos, mūsu sarakstā ar tevi ir, ka es tevi tur apsveicu, un tas ir nenormāls sasniegums. Bet, zini, kā parasti seriālos ir, ja tu skaties seriālu, tad tev izstāsta, kas notika iepriekšējā sērijā. Varbūt priekš tiem, kas skatās un satiek un redz tevi un dzird tevi pirmo reizi, kā tu raksturotu, kas ir Garīgs 30 un ar ko viņš nodarbojas? Es vienmēr saku par to, ka Garīgs 30 ir Latvijas ātrākais motošoseis braucējs. Šobrīd esmu vienīgais latvietis, kurš finišēja leģendāro Lemānu 24 izturības gongu. Esmu vienīgais džeks Latvijā, kurš aktīvi piedalās šobrīd pasaules čempionāta izturības sacensībās, jo man arī uz šito gadu ir kontrakts ar Infinity Flame Racing teamu, kur es pārstāvēšu visu sezonu šo komandu. Un esmu tētis 2 bērniem, audzinu 2 topošos, cerams, MotoGP pilotus. Un baudu dzīvi un dzīvoju dzīvi. Pavisam ļoti īsi un skaidri, tāpēc paldies tev. Ja mēs runājam par pagājušo gadu, tātad Lemāna tavā galvā bija kaut kas, visu tavu dzīvi līdz visiem taviem 32 gadiem bija kaut kas tāls, nesasniedzams, kaut kāds liels dzīves mērķis. Tagad izbraucot to, kas ir Lemāna? Izstāsti varbūt arī cilvēkiem, kas nesaprot, kas ir Lemāna. Tas nebija tikai mans plāns, tas arī manam tētim bija mērķis nobraukt savā dzīvē Lemānu. Viņam arī savā laikā 2002. 2003. gadā vajadzēja piedalīties, bet viņam tur notika problēmas ar sponsoru. Viņam gāja bojā sponsors, viņš pazaudēja savu ģenerālu sponsoru. Un tāpēc tas mērķis nav piepildījies. Pa lielam es jau savā karjerā biju beidzis motosportu. Es biju ķēries pie autosporta, un es biju resns. Tu atceries, es biju tāds dūšīgs, un pavisam braucu gongs, dzīvoju dzīvi, kur es dzīvoju. Un tomēr es sapratu to, ka es kaut kādā brīdī ap 40, 50 gadiem es varētu sevi noēst no iekšpuses. Dēļ tā, ka es neizdarīju to, ko es reāli varēju izdarīt. Kāpēc es neesmu tur, kur es varu būt? Kāpēc es nedaru to, ko es vislabāk daru? Kāpēc, piemēram, braucu autosportā, bet es nebraucu motosportā, ja man iekšā sirdī labāk ir motosports nekā autosports? Un tad es tomēr reāli sapratu, saņēmos, maucu, 2 gadu atpakaļ es jau cerēju tur būt, man nepaņēma. Tad es atkal tas smagais ziemas periods, zinu, ka tu sēdi mājās un es biju, man nepaņēma. Kāpēc? Kāpēc? Dēļ tā, ka esmu latvietis vai dēļ tā, ka esmu tur, un tad tu reāli tēdi savu no iekšpuses, un tad tomēr pagājušajā gadā es nospēru to, ka es iešu līdz galam un izdarīšu to līdz galam. Tad es parakstīju kontraktu ar to komandu, nobraucu Lemānu. Lemāns ir izturības sacensības, tas ir 24 stundu gong, kur atkarīgs no kategorijas ir 3 kategorijas klases ir Superbikes, Superstocks un Production klase. Superbikā brauc 3 piloti, Production klasē brauc 4 piloti un Superstockā arī 4 piloti. Superbike klase tas ir, kur brauc, bet visiem ir kopējais starts, visi kopā startē. Superbikes ir rūpnīcas motocikli, brīvu riepu izvēlu un ātrā riepu maiņa. Tur vienkārši noņem riteni, ieliec iekšā, brauc tālāk. Superstock ieskaita, kur es braucu šogad. Pagājušajā gadā es braucu Superbikā. Šogad es braukšu Superstockā, tur ir varbūt no 3 līdz 4 pilotiem komandā, tur ir monoriepa un oriģinālā riepmaiņas sistēma.
tu nevari pārveidot riepu sistēmu. Tas sanāk, tev jānoņem ķēde, tev jānāc suporti, un tad tu tikai vari bremžu suportu, tad tu tikai vari izņemt riteni. Un production ieskait arī var būt no 3 līdz 4 pilotiem, un tur ir pilnīgi standarta motocikli. Ar ko Superbikes ir augstākā klase? Tas ir ar to, ar ko brauc MotoGP. Nē, tas ir Superbikes, tas ir parastie motocikli, ko tu vari nopirkt veikalā, tikai apgreidot un sagatavot šām klasēm, bet viņiem nav nekāds ierobežojumu motociklu pārveidošanā. Bet tur reāli cīnās rūpnīca savā starpā. Tāpēc, piemēram, mēs pagājušajā gadā, kā maza franču komanda, mēs braucām Superbike ieskaitēt tikai tādēļ, jo mums bija sponsors Bridgestone. Bet, piemēram, kopā bija 9 komandas, kas brauc ar Bridgestone, no kuriem 8 rūpnīcas komandas brauc ar rūpnīcas Bridgestone riepām. Mēs vienīgā komanda, kas brauc ar parasto Bridgestone riepām, ko tu vari nopirkt veikalā. Tu jau startā atpaliec uz riepām. Tu jau startā atpaliec dēļ tā, ka tai komandai budžets ir 5 reizes vairāk uz gonku nekā mums. Mēs jau atpaliekam dēļ tā, ka mums apkalpojušais personāls, piemēram, pagājušajā gadā bija visi entuziasti no tās pilsētiņas, kam patīk motosports, viņi vienkārši mauc, jo viņiem patīk motosports un viņiem patīk komanda. Cits komandas viņiem augas, un tur ir daudz profesionālu, un tur nevar, nav iespējams cīnīties, bet, pa lielam, pagājušajā gada mūsu komandā mēs bijām uz starta 33. vietā, bet reāli 3 no rīta Latvijas karogs Eirosportā bija 9. vietā. Es biju uzbraucis no kaut 16. līdz 12. Pēc tam mēs vēl uzkāpāmies, tad vēl uzkāpāmies līdz 9. Bet pēc tam viens komandas biedrs piedzīvoja kritienu, pilnīgi nevajadzīgs un muļķīga kļūda, ko viņš pats pieļāva, un piedzīvoja kritienu, viņam džeks priekšā nokrita, viņam nebija kur likties, un viņš viņā ietriecās. Bet vienkārši tur jau saprot, tur pa lielam viss gonku notiek pirmajās 6-7 stundās. Visi jau nostabilizējas un visi brauc. Un pēc tām 7 stundām nekas vairs nenotiek, ir ļoti notiek, grūti, visu laiku notiek. Kaut kas grūti apdzīt. Jo kaut kas, piemēram, nokrīt, viņš uzreiz atkrīt uz leju. Bet ja tu brauc pa lielam savā ritmā, tev jau grūti noķert. Ja tu katru sekundi, katru apli, piemēram, atpaliec tur pa sekundi no kaut kādas ātras komandas, labi, tu tur par vienu to maiņu stundu atpaliec pa aplu. Bet ja tu nokrīt un iebrauc boksos, remontējies tur 9 minūtes, piemēram, tev jau pa 3 apļiem apdzen. Un tā jebkura lieka kļūda, jebkurš liekas pitstops, jebkurš liekas remonts, tas tev ļoti atdalina tālāk. Un mums reāli pēc pirmā kritiena mēs bijām boksos no 9. vietas, mēs nokritām uzreiz 22. pa 22 minūtēm. 22 minūtes mēs pavadījām boksos remontēt mocu, visi no 9. uz 22. Un atkal uzkāpt uz augšu, tas vairāk nav iespējams. Cik ātri mēs būtu, cik krūti mēs būtu, vienalga. Labi, tur no 20 tur vēl pāris var nokrist, kaut kas notikt, bet tu jau vairāk nekad nesaķers to atpakaļ desmitnieku, jo pārējie jau arī brauc. Līderi arī nokrīt, viņi tur pazaudē 2-3 apus, bet tos 2-3 apus tu var atsist. Bet 10 apus tas jau viss bez variantiem. Izstāsti kopumā, kā notiek vispār Lemāna. Tātad jūs, piemēram, es zinu, ka tu pirmdien tagad, piemēram, atkal lidosi uz turieni. Ja? Tātad kā notiek? Jūs turieni atlidojat. No sākuma ir, piemēram, testi kaut kādi, ja? Pēc tam, tad, kad ir sacensības, jūs atlidojat uz sacensībām. Un kā tas fiziski viss notiek? Visu secīgi, piemēram, tu sāc braukt, tu nodod moci, tur nomaina riepas, tad apsēžas otras, tad tu atpūties. Un kā vispār iespējams to izturēt 24 stundas? Tagad mums ir 31. marts, 1. aprīlis ir oficiālie prelimāni testi, kur atbrauc visas komandas un pirmie oficiālie testi. Vienkārši 2 dienas viss notestējās, sagatavojās sacīkšu vikendam, pēc tam viss sapakojas atpakaļ un brauc atpakaļ uz garažu. Komandas taisa kaut kādus uzlabojumus, ko vajag izlabot un sagatavot gonkai. Tas ir vienkārši 2 dienas treniņi, bet sacīkšu vikends notiek jau no otrdienas. Tas ir sanāk, nezinu, kurš datums, 12. man liekas aprīlis, otrdienā. Otrdien viss sabrauc, otrdien ir brīvie treniņi, trešdien ir parādi uz pilsētu. Kopējā fotosesijā dalībnieku sapulce. Tad ir ceturtdiena, ir pirmā kvalifikācija un nakts treniņš, vienīgais nakts treniņš. Tas ir no 8:30 līdz 9:00, pusotra stunda ir nakts treniņš. Un es tevi pārtraukšu. Nakts treniņš ir vajadzīgs, lai pierastu un saprastu, kā uzvedās naktī. Jo... Tie, kas vispār nekad nav braukuši, tad tu izbrauc un wow! Tu pirmo reizi brauc naktī, un kas tas vispār ir? Okay. Vairāk priekš tā, un vienkārši lai pierastu. Vai vienkārši pierastu, un arī pastīties spiediens, kaut kāds riepas, kā braucēji jutās, un tā tālāk. Okay. Bet tā vairāk izbraukt, lai sajūstu to sajūtu, kā braukt pa nakti. Tad piekdien ir otra kvalifikācija.
Un viss, un tad gatavošanās sestdienas pasākumam, un arī piekdienas vakarā ir tā lielā, to lielo spulu, jo tur ap 200,000 skatītājiem nāk. Un to lielo pulu visi izlaiž caur boksiem. Visi skatītāji var iet boksos un noiet gar to priekšējo līniju. Visi komandas izliek savus močus un autografu sesiju. Un 200,000 iet vienkārši tev garām 2 stundas. Es pagājušajā gadā jau 2 stundas tā sēdēju. Un viss, un tad sestdien tā lielā diena, 3 pa dienu ir starts. Jau 2 pa dienu visiem dalībniekiem jābrauc uz startu. Starta finiša taisni visi izbrauc, visi saliek pa startu, un tad stundu visi stāv uz starta. Tad ir trakākais ir tas, kuram ir starts, jo viņš jau jāsēž kombinzonā. Viņš sēž vēl stundu kombinzonā, gaida savu startu, tad visi komandas iziet, tur himna, izved kausu cauri visiem braucējiem, noveik priekšā kausu, un viss, un tad bez 5-3 visi izlaiž iesilīšu napuli, visi izbrauc vienu iesilīšu napuli, atkal visi saliek uz starta, un tad reāli 15:00 pa vidu Džeks stāv ar franču karogu, novicina franču karogu, braucēja no vienas taisnas gala, pārskrien uz otru, uzkāp uz moču, un tā notiek starts. Un tad reāli starts, un nākamajā dienā 3 pa dienu būs finiša karogs. Nevienā brīdī gongs laikā nebūs nekad gonga apturēt. Nu, ja kaut kāds tur emergency, kaut kas notiek jau crazy, piemēram, bija pāris gadu atpakaļ gadījums, kā Beļģijā izlīja eļļa vienam, uzsprāga motors, un viņš pustrasa savajā eļļu, un tajā brīdī uzlīja lietus. Un saprotu, eļļu vairāk nevar savākt no asfalta. Tur vienkārši bija slidotava. Un vienkārši tāpēc bija jāaptur, tāpēc, ka nevarēja to eļļu savākt no trases. Un tā bija vienīgā man kas gonka. Es nezinu, varbūt vēl kāds bija apturējuši, bet es zinu to gonku, kad bija apturējuši. Un viss, un tad ir starts. Komandas pa lielam mainās visas periodā no kaut kādiem 50 minūtēm līdz stundai. Cik pietiek bāka. Cik pietiek bāka, tik arī brauc. To jau viss sareicina pirms tam. Treniņos jau katrs izbrauc ar uzpildu. Tur katram pa 10 litriem vienu. Katrs izbrauc tur pa 5 apļiem, pēc tam katram nolai un saprot, cik katram ir patēriņš. Piemēram, mums pagājušajā gadā 3 es varēju nobraukt ar pilnu bāku 33 apļus. Hugo varēja nobraukt 34 apļus, un Markus varēja nobraukt 32 apļus. Nezinu, kāpēc tā bija, kā viņi bija tā izreikinājuši, bet es biju komandā, man bija kaut kādi 5 kg vienalga vairāk nekā Markusam, bet viņš varēja pa vienu aplu mazāk nobraukt nekā es. Aģēs, kurš bija visātrākais komandā, viņš varēja aplu vēl vairāk nobraukt nekā es. Un viss, un tad komandas tu brauc, un tev ir tie 33 apļus, ko jānobrauc, bet tev jau vienalga, jebkurā brīdī var noņemt nost. Piemēram, lietus sāk žūt, riepas jāmaina, viss kaut kas man notika. Man, piemēram, arī bija sava pirmā maiņa. Tu startēji kurš? Otrais? Es startēju kā 3. Pagājušajā gadā es biju kā 3. Man ielika 3. un zini, kas trakākais? Pagājušajā gadā bija pagājušajā gadā bija rekords skaits kritienu. Pa gonku bija 202 kritienu. Bija lietus gonka, starts bija pa lietu. Mēs stāvējām visu startu, un pusstundu pirms gonkas sākās vienkārši gāziens. Un tu stāvi pie ekrāna, tu skaties gonku, un tu vienkārši redzi viņu kā visu laiku krīt. Es reāli pieeju pie savu tēti, es saku, es negribu braukt. Es negribu braukt. Pirms sava pirmā starta. Jā, es saku, es negribu braukt, man ir bail. Nu, tur reāli krīt visi. Un man mūsējais džekiņš Hugo paņēma startiņu mierīgi, tur atkrīt varbūt bišķi uz leju, un tad pavainām sāk kāpties uz augšu. Un visi uztaisa maiņas uzreiz pie viņa. Kas tur ir? Viņš saka, viņi tur paši pieļauj kļūdu. Nu, tur džeki cīnās, jau pirmajā stundā grib kaut ko pierādīt. Tur redz čuk, krīt. Un es teicu, ok, viss kārtībā. Un tad es izbraucu, sapratu, ka ir vietas, kur baigs lidens, jo tā trasa ir jau turpat, kur notiek Lemāns autogonkas. Un tā pirmā daļa, kur brauc mašīnas, tur baigs līd. Visticamāk, tās mašīnas riepas ir baigi iebraukāts, un tur baigs līd. Un tur, kur mašīnas aiziet pa kreisi uz pilsētu tālāk, viņiem ir garāks sāpus, viņi aizbrauc prom. Un tur, kur mēs aizbraucam tālāk pa GP trasu, tur ir normāls saķert. Un arī pēdējais sektors, kur kopā ar mašīnām, tad tur arī baigs lidens. Tāpēc tā, un viss, un ļoti daudz cilvēku, kas centās pierādīt kaut ko vairāk, un tu brauc savu maiņu. Slikus mums bija doma, ka mēs mainām katru stundu aizmugurē riepu. Priekš tiem, kas nezina, sliki ir lietus riepa. Slika ir sausā riepa. Slika ir riepa, ko mēs braucam pa sauso, un slapjais sliks ir slapjais sliks. Un skatās komanda tajā brīdī, kad taisam pitstopu, slapjās riepas mēs mainījām katru stundu, jo viņas baigi 2 nost. Bet ar sausiem mēs varējām nobraukt ar vienu priekšu, 2 pakaļus. Tas nāk, mēs katru pitstopu mainījām aizmugurē riepu,
Priekš palika caur vienu. Un jūsu gadījumā bija tā ātrā maiņa, ja? Jā, mums ātrā maiņa, tur pitstops mums aizņēma līdz kaut kādiem 9-10 sekundēm. Apstājies tajā brīdī, komandas biedrs nokāp no moča. Tev svarīgi ir iedot kaut kādu informāciju komandas biedram. Piemēram, tur 3. līkumā slidens, 4. līkumā tur kaut kāds gabals mētājās. Es piesardzīju. Jo tu jau tajā brīdī, kad izbrauc no boksiem, tu jau uzreiz mauc. Tu uzreiz brauc, tu nebrauc pirmo aplu, pastīties, kas notiek. Tev uzreiz jābrauc. Jo tos apli, kur tu brauc, piemēram, skatīsies, tu pazaudē 10-15 sekundes, piemēram. Tev uzreiz jābrauc, un tāpēc svarīgi viens otram nodot informāciju. Bet mums bija auss aizbāžņies, vispār neko nedzirdēja komandas biedri saka, kas viņam saka, davai skaļāk, bļaujiet. Viņi un tu neko nedzirdi, ko viņi tev saka. Un jā, tev svarīgi ir nodot informāciju, jo tu izbrauc un tu nezini, kas būs, jo tu tikko 2 stundas neizbrauc un tu nezini, kur ir slapš, kur nav slapš, kas, ko, kāpēc. Tāpēc ir svarīgi nodot informāciju. Tu iebrauc boksos, mehāniķi uzreiz noņem, uzliek ķepas, tu nokāp nost, riepas ir ārā, ieliek cits riteņs, ja vajag ar citām riepām, ko viņi tur maina. Tajā brīdī, kad samaina riepas, mehāniķi parāda, roka ir gatavs, tajā brīdī atnāk džeks ar tādu lielu bačuku un pilda pilnu bāku. Un pilnu bāku tur uzpildās 2 sekundēs, sekundi 2, tur speciāls tāds svārs, viņš attaisās un uzreiz ietek 30 litri. Jā. Un viss tajā brīdī, kad viņš uzpild bāku, tu jau stāvi gatavībā, uzliec, katram ir uz rokas korķis speciāls, vai tu aiztaisi, jo tur uz bākas ir kā vārsts, kur tu piespied, viņš attaisās, tad ielējies bēg, pēc tam tas vārsts aiztaisās, un tev tādu plasmas vāciņu jāuzliek. Un tu stāvi uz rokas ar plasmas vāciņu, tajā brīdī redz, ka tas noņem uzreiz, aiztais ciet pietarbinu un brauc tālāk. Un tu esi uzkāps uz moču un brauc tālāk. Nekāds regulējums starp braucējiem, nekas netiek mainīts. Nu, kādu mēs esam pa to weekendu saregulējuši to moci, tādu mēs arī braucam. Mums visiem jāpielāgo viens, gan kāpšļi, gan stūri, visi jābūt visiem ērti, kā visiem patīk, tā arī priekš katru tu regulē, lai visiem ir ērti. Tajā pitstop laikā? Nē, pitstop laikā viss par to weekendu mēs saregulējam moci, gan piekari, gan stūri, kā stāv, gan kāpšļi. Respektīvi, tā ir interesantā daļa, ka sanāk, ja jums jāatrod vidējs variants priekš 3. Starp 4, šogad starp 4 visiem jābūt jums ir dažāds svārs, dažāds augums, dažādi roku garums, bet vienalga jums jāatrod. Šis ir interesanti. Jāatrod ultimātum. Nekad nebiju iedomājies par šo. Tāpēc ļoti bieži komandas meklē vienādus miesas uzbūves, vienādus augumus, bet man ir grūti ar to, ka man nevar komandas biedrs dabūt tik garus. Bet visi pieregulējās, visi dara, vai visiem ir ērti, patīk, visi forši. Pagaidām nav tik liela starpība, tur bišķiņi varbūt, vienam platāk patīk, vienam mazāk. Vairāk man jābūt tam pilotam, kur diemžēl man jāpierod pie tā, ja tas ir normāli, tad man der. Jā. Man nepieragulēs priekš manis, vai man jā, ir ērti. Tāpēc saku, tu pielāgojies pie pārējiem. Jā. Es varu ieteikt kaut kādas lietas, ko varbūt davai izdaram šitā, man bišķiņ būtu ērtāk, bet pagaidām nebija baigas problēmas pagājušajā gadā. Un tu esi nobraucis aptuveni 8 reizes. Pagājušajā gadā es nobraucu pat 9 reizes, jo mums naktī vienam tam 3. pilotam palika sūdīgi. Tas bija pirmais džeks, kurš nokrita. Viņam reāli palika sūdīgi, un mēs uz kaut kādām 4 stundām palikām vispār 2. Mēs braucām viens ar vienu. Viņš nobrauc, es braucu. Viņš es. Tas bija sarežģīti. Un tas tajā brīdī pat tā bija smagākais brīdis manā Lemānā, kad man piegāja komanda, šeit pateica, pagaidi, lūdzu, bišķiņ neģērbies, kad es tikko nobraucu, jāvēl kombinzons, un es sēžu jau pats šokā. Un man tāds pagaidi bija, es saku, kas notika. Un iet tajā brīdī Markus boksā, un viņš rauj balvas. Un es tāds, Markus, what happens? Viņš saka, oh, good, I will be change my drēbes. Un es saprotu, ka Džeks, jau autā. Fizioterapeits ieskarienā aiz viņu, tūlīt pagaidi neģerbies, lūdzu, garīgi sēdi. Un viņi iet parunāt, iziet pēc 2 minūtēm, nē, var neģerties, tev jābrauc nākamajam. Un es tajā brīdī, wow. Es pat vairāk man palika bail dēļ tā, ka es nezinu, kā es tagad liederīgi iztērēšu to stundu. Ja man pirms tam, piemēram, starp maiņām ir 2 stundas, tad tu vari kaut ko vēl pagulēt. Kaut ko tu vari izdarīt. Bet tev pa lielam vienalga ir tikai stunda. Jo, piemēram, es nobraucu, un līdz nākamajai maiņai man ir 1:50. Man ir jānoģērbjās, es katru reizi pēc katras maiņas gāju uz dušu. Gāju siltē dušā vai neatdzesēt muskuļus, bet arī vai atdzesināties. Tad es gāju pie fizioterapeita. Vai fizioterapeits paskatās, kas tev kur sāp, ja ir kaut kāda trigger punktiņa vai izspiež trigger punktiņas. Ja nekas nesāp, tad viņš apskatās visu ķermeni, vai nav nekur uzbrāzums, vai nesākās tūznas, jo jebkura vieta, ja tev sāksies tūzna, viņi tev izkaitinās pa to visu gongu. Tad pa lielam es kaut ko uzēdu, neuzēdu, ko es gribēju. Es paēdu reāli 2 reizes, vienreiz apēdu bišķiņā rīsus
ar bišķi mazu vistfilē, un vienreiz paēdu makaronus arī ar mazu vistfilē. Es nezinu, kāpēc man gongs laikā nenormāli gribēja kolu dzert. Es pēc katras maiņas gandrīz izdzeru glāzīti ar kolu. Es pa 24 stundām izdzeru vienu kafiju espresso ap 7 rītā. Kopā pa 24 stundām es pagulēju 40 minūtes. Vienreiz 10 minūtes, vienreiz 30 minūtes. Es arī savam fizioterapeitam pateicu, ka pēc šitās maiņas es nebūšu pie tevis, uzreiz braucu uz kemperu, braucu gulēt. Un es pēc katras maiņas, man ieteica fizioterapeits, es pēc katras maiņas dzēru recovery drinku. Zini, to atjaunošanās dzēriens. Ja, piemēram, porcijā nāk 2 kausiņi, es dzēru pēc katras maiņas 1 kausiņu. Es uzreiz es jau biju sagatavojis, es katru reizi nobraucu, man sieva jau bija sagatavojis, man bija shakers ar atjaunošanās dzēriens, recovery drinku, un blakus bija izatoniskais dzēriens. Ķipa puslitrs un puslitrs. Es uzreiz nobraucu uzreiz vienā malkā dzēru to recovery drinku, un pa to stundu, pagaidām es gatavoju savai nākamajai maiņai, es dzēru izatonisko dzērienu, vai dabūt visus tos elektrolītus, visus vitamīnus atpakaļ. Un pa lielam tev jau vienalga tajā brīdī, kad otrais, piemēram, esmu pirmais, kad otrais samaina trešo, un trešais izbrauc trasā, un to es nākamais, tev jau jāiet boksā iekšā. Jā. Jo viņam jebkurā brīdī var notikt. Un tev jau, viņi samainās tev pēc kādām 5 minūtēm jau jāiet boksā, jātusējās boksā, ja nu kas, vai tu varētu uzreiz kombinezonu vilkt virsū. Kaut kādu pusstundu pirms maiņas tev jau jāsāk ģērbties, un kāds 15-20 minūtes pirms maiņas tev jābūt pilnīgi gatavībai jāsēž kombinezonā. Tad kāds 5-7 minūtes līdz maiņai tev jau jābūt ķiverē, un tu sēdi rauj ķiverē, gaidi 5 minūtes līdz savai maiņai. Kāds 4 apļus līdz maiņai, tu jau jābūt pilnīgi gatavs. Tā, ka sēdi cimdos ķiverē, un tev jebkurā brīdī, kas var notikt. Tas pats man vienu brīdi bija gonkā, es braucu savu maiņu, un bija kritiens kaut kur trasē, un es redzēju, ka man jānobrauc vēl viens aplis. Es pabraucu garu starp finišu taisnē, vēl 2 apļi. Un es braucu taisnes vidū, trases vidū un izliek šilti, ka safety cars trasē, drošības mašīnā ārā. Jā. Tad ir kaut kur kritiens, un tagad visi moči brauks 50 km/h iz mašīnas drošības. Viņi ne 50, bet 90 brauc. Un es tajā brīdī saprotu, tā ir tā iespēja, jo tā ir vislabākā iespēja samainīties. Jā. Jo tie samazina ātrumu, un es tāds, man vēl aplis, cerams, viņi ir visi gatavi. Un tu reāli brauc boksos iekšā, un tu nezini, viņi ir gatavi vai nav. Bet normāli būtu, ka viņi jau būtu gatavi. Viņiem jau jābūt gatavi, jo viens aplis man ir palicis. Man es būtu pabraucis garām, un man nākamā aplī jābrauc boksos oficiāli. Jā. Un es iebraucu boksos, tu brauc garu to visu boksu, un mums kaut kāds tur 30. boks bija. Jums nav nekāda komunikācija? Nekāds tikai ar tāfelu. Mašīnās izmanto sarunieki, ar močos nav, tikai ar tāfelu. Katram komandai ir savu tāfelu, ko tu rāda pa taisno komandu. Un es reāli braucu ar boksiem, un es tikai redzu mūsēju tā tāfelī top, kur jābrauc boksos, tāds, un visi gatavībā. Uzreiz pitstops, un mēs vispār tur neko gan arī nepazaudējām, jo tieši trases vidū, otrā trases galvā izbrauc safety cars, un es tieši iebraucu boksos, un viņš reāli izbrauc gan arī tajā pašā vietā, un mēs neko nepazaudējām uz to pitstopu. Un viss, un tev jābūt gatavībai jau tur 5 apļus, un pa lielam tev nav atpūta. Tev ir pa lielam uz sevīm stundu atpūta. Bet tev kaut ko jāizdara, un pa lielam tas laiks uz šitā paiet. Un visu laiku man bija sieva, visu laiku, kas gāja man blakus kā asistente, kurai bija saruna ar komandu šefu uz WhatsApp, ja kaut kas notiek steidzamais. Un tad mēs reāli vienreiz aizgājām uz 10 minūtes pagulēt, un otrais uz 30 minūtēm, kodiem 5 rītā. Es saku, man čau, un reāli mēs apguļamies gultā ar sievu. Es saku, tu tikai negū, tu sēdi, ja tu aizmigs. Viņš saka, bet man jau arī miegs nāk. Mēs saukam, kaut kāds 4 modinātājs, ja reāli nogū. Un vienā brīdī mēs to vienu no komandas biedriem meklējām. Viņam jau jābūt bija boksā gatavībā, viņa nav. Komandas šefs, kur viņš zvana, tas necet ar skrējrīteni pie viņu uz boksa. Tas arī, bet viņš tas ģērbās vienkārši. Viņš bija gatavs, bet tas vienkārši stresoja, ka viņš varbūt aizmīg. Protams, jā. Tas bija sarežģītākais tavs dzīves pārbaudījums līdz šim? Fiziski, mentāli, sportiskā ziņā. Vismagākās 24 stundas manā dienā un vislaimīgākās 24 stundas manā dienā. Es domāju, ka tas būs sarežģītāk nekā viņi bija īstenībā, tāpēc, ka šogad bija slapjā gonka ļoti daudz. Man pa slapjo ļoti labi, man ļoti padodās un man ļoti patīk braukt. Un, piemēram, es nobraucu savu maiņu, es nobraucu un ķipa, komandas biedrs nobrauc, šitā bija smaga maiņa.
Nu, katram jau ir savs, saprot, vienam patīk pa sauso braukt, viens brauc pa slapjo labi. Un es braucu pa slapjo, un mēs gūst baudu, viņam raud, viņš cīnās laiku un cīnās ar sevi, viņam grūti braukt. Tu brauc pa slapjo labi, tāpēc, ka tu no Latvijas esi? Nu jā, nu mums jau tāds laika, un man ļoti patīk, un man ļoti padodas braukt pa slapjo, jo plus ir tāds, ka man ir garas kājas, man viegli nolikt uz sevītu pa slapjo, un otrs, te vairāk jau nostrādā ne tā trakums vai ātrums, te jau tas maigi, akurāti, fiziski, visu tā smūki jāvaiz, nevienu kļūdu. Jebkur maz kļūdu, un tu esi kļūdījies. Tur bišķiņ pat strauji iedau gāzi, paļiehavu. Jā. Tāpēc te viss jākontrolē, ļoti, ļoti jākontrolē. Kāds jums ir ātrums trasē? Pat taisno ir kaut kā 270, es domāju, vidējais no kaut 140, 150 ir āpulis, 160. Un arī pa lietu, Pa lietu tu brauc skaidrs, ka ir pretestība, bet tu vienkārši uzmanīgāk brauc, bet pa taisni. Nē, nu pat taisno viss tas pats, bet pa lietus un sausais kāds 10 sekundes ir tikai starpība. Ar ko īpaši ir tas, ka tu esi no Latvijas? Lemānā, gan sponsoru ziņā, gan kā vispār tur tikt, kā atrast komandu. Jo tu teici, ka pamatā tas no tevis bija atkarīgs, ja? Jo tu jūties, ka tu dzīvē kaut ko dari nepareizi, tad tu nosapņoji to, ka tev tomēr tas ir jānobrauc, un tad tu tomēr nobrauc. Ja? Daudz kas ir atkarīgs no tevis. Bet, lai tiktu uz turieni, es pieļauju arī naudas ziņā, lai sagatavotos. Labi, viens ir, ka tu māki braukt, otrs ir dabūt visas tās iespējas, sagatavot moci, nopirkt visas biļetes, dabūt komandu. Jā. Nu, man ir viena no sarežģītākajām valstīm, kur gatavoties. Jo, piemēram, Spāņi, Itāļi, viņi jau visu laiku tagad trenējās. Cik mums te pagājušajā nedēļā tikai izkus sniegs, mums vēl ir augsts, nevar trenēties. Tas ir liels mīnus. Otrs, ka pusi no dalībniekiem un komandām nezinu, kur ir Latvija. Tur jau ej pret durvīm, kuras ir cieta. Viņi pat nezina, kā viņi te var paņemt komandai, viņi pat nezina, kur ir Latvija. Grūti tu dari to, ko tu tev grūti to izdarīt, bet, kad tu, piemēram, pagājušajā gadā es tomēr to biju dabūjis komandu un viss, tad tāpat tie paši organizatori ielika rakstu, ka Garijs Ročkauns grib būt pirmais Latvijas, kas finišēja leģendāro Le Mans 24 surpus gongu. Loģiski, ka priekš viņiem tas ir prestižs. Loģiski, ka priekš viņiem ir prestižs, jo vairāk valsts no visas pasaules, jo tas ir vēl krūtāk viņiem. Bet priekš manis tas ir ļoti gods, un man ļoti bija gandarīts ar to, ka man iedeva to finišu, ka man bija iespēja nobraukt to noslēdzošo aplu ar finišā, nobraukt pēc finiša to aplu ar Latvijas karogu uz muguras, un man uz visu mūžu būs tas gods, un to man neviens nevarēs atņemt. Esmu vienīgais latvietis, kurš ir finišējis šo gongu. Un esmu pirmais Latvijas, kurš viņu finišēja. Ja mēs runājam tieši par sponsoru piesaisti, mēs esam runājuši ar daudziem futbolistiem, arī ar citiem sportistiem, ka, it īpaši futbolā, ka latviešu pase traucē. Teiksim, tādā ziņā, ka nav daudz labu piemēru pasaulē, tieši, ka būtu labs futbolists no Latvijas, ja? Un līdz ar to protams, labprātāk ņem tur Francūzi, ja, vai tur Portugāli, vai Brazīli. Kā šeit bija arī tieši, piemēram, komandas meklēšanas ziņā? Vai komanda neņēma uz sevi pārāk lielu risku, ka ņemot tevi? Vai viņiem bija tomēr par tevi kaut kāda informācija, cik tu ātri brauc, kur tu esi bijis un tā tālāk? Pagājušajā gadā man komanda uzrakstīja, ka tu brauc ar Yamahu. Tev ir sarkana Yamaha, mums arī ir Yamaha, mums ir sarkana krāsa. Mēs domājam, mēs sastāvēsim viens ar otru. Bet viņš atrada mani internetā, viņš zina, kas esmu, viņš izskatīja mans rezultātus, viņš atrada mani. Šogad es pats atradu šo komandu, rakstīju komandām, jo man bija, mēs ziemā bija parakstījis komandu ar Ducati rūpnīcas komandu. Man vajadzēja braukt šo sezonu, bet, diemžēl, pāris mēnešus jau atpakaļ Ducati pieņēma lēmumu, ka viņi nepiedalīsies šogad pasaules čempionātā. Izgāra un es paliku bez komandas. Jo es pagājušajā gadā biju testos ar to komandu, man rūpnīca atteica, bet viņi atteica tikai dēļ pasas. Man arī komandas šefs tā arī pateica. Itāļi viņš ir komandas šefs, bet Ducati viņiem pateica, kur tev jāņem itāls, man jau Latvijas tikai dēļ pasas. Un komandas šefs šogad man pazvanīja un pateica, ka es tev gribu savā komandā, jo tu man patīc, tu esi normāls pilots, es gribu tev savā komandā. Tad mēs bijām paspieduši roku, bet, diemžēl, 2 mēnešus atpakaļ viņš saņēma ziņu no Ducati, ka mēs nepiedalīsimies.
Un es arī nesen ar viņu satikos vēlreiz izstādē, un mēs tā forši parunājām, un viņš arī teica, ka es ļoti nožēloju, ka man nebija tā runa pateikt, ka Ducati pateica, to man arī bija jāizdara. Es to nožēloju, un ļoti grūti. Tev visu laiku jāsīt tās durvis, kuras ir ciet. Arī tepat Latvijā es ļoti daudz pie kā eju, taisu piedāvājumus, ko darām, ko nedaram. Visi saka, grūti. Nav pārāk viegli, kā es gribētu. Ok, parunāsim super atklāti par šo, jo skaidrs, ka, teiksim tā, šis sporta veids, piemēram, mums Latvijā skatījos top pārēdes, ja, LTV laikam ir oficiālā statistika, vai arī GO3 bija, vienalga. Hokejs bija topā, tur, kad Latvija spēlē kaut kādas, ja, tur skatās 200-300 tūkstoši cilvēku skatās tiešraidē. Tāpēc, visticamāk, tur labprāt hokeju atbalsta. Ja? Tur, kaut gan arī es domāju, ka arī viņiem ir savi izaicinājumi, kā dabūt sponsorus. Ļoti līdzīgas situācijas, domāju, ar basketbolu. Zinot tos plus-mínus sponsoru līgumus, pret to skatījumu un vispār pret to, cik potenciāli liela ir Latvijas basketbola izlase, ja? Tur, tīpaši, kad mēs spēlējam Eiropas un pasaules čempionātos, tad tā nauda liekas tā kā maza. Un, protams, kad tu nāc pie sponsora, respektīvi, viņiem uzreiz droši vien jautājums nevis, ka jā, mums ir jāatbalsta latvietis viņa sapnī, bet bez maz vai jautājums, kāds mums no tā ir plus? Cik mēs snikerus par to naudu pārdosim, vai tu mums palīdzēsi pārdot? Labi, bet zini, kas ir interesantākais? Man, piemēram, pagājušajā gadā no februāra līdz nobrauktam Lemānam, man pa visiem sociāliem tīkliem bija 9 miljoni skatījumu. 9 miljoni. Nē, tu biji, par tevi nav jautājumu. Tas ir kosmos skaits. Es nesaprotu, no kurienes es to izrauju. Man pēdējos 2 stundas mēs taisījām TikTokā laivu. Man bija ap 2000 laivs. Man pagājušajā gadā es biju šokā, un es arī lasīju tās ziņas, kā man cilvēki kaut ko rakstīja. Un man cilvēki rakstīja sievietes, vīrieši. Viņi saka, mums nepatīk motosports. Bet tu patīc mums kā personu, un mēs tev sekojam līdzi. Jā, tu ļoti interesanti vispār atrādīji. Es arī atceros, to pagājušo gadu. Tas bija 20. aprīlis, man liekas. Man tagad ir tajā, es saku, mūsu sarakstēs paskatījos. Tu ļoti interesanti atrādīji. Rekur mans pirmais brauciens, man otrais, mēs tūlīt finišēsim. Bet šogad jau tas būs. Jā, es saku, tam ļoti interesanti sekot. Bet es saku, ka atgriežoties pie tās tēmas, jā, tev pat ir skatījumi, bet arī tie 9 miljoni skatījumi pa visiem sociāliem tīkliem, tāda sajūta, vai ja nav zīmola vadlīnija, vai ja nav kompānijas īpašnieka vēlme atbalstīt konkrētu sporta veidu vai konkrētu cilvēku, tad principā nekas nenotiek. Nē. Jo arī vienkārši vēl atgriežoties atpakaļ, runāju ar Futbola federāciju, piemēram, kādreiz LMT deva ļoti lielu summu sponsorēšanai. Pieņemsim, tas bija 2006. gads, varbūt 2008. Tad laiciņu atpakaļ. Meta reklāmu Google varbūt bija, bet ne tik ļoti, bet meta reklāmu nebija, ja, kur tu Facebookā visus skaitlīšus, visu vari redzēt. Respektīvi, un tajā laikā labprāt atbalstīja, caur ko tu vari sponsorēt. Tu vari sponsorēt caur sportu, caur koncertiem, respektīvi visur, kur pulcēs cilvēki. Un tev parādās meta, tev parādās Instagram, Facebook, Google un visas iespējas, kur tu iemetot 5 eiro reklāmu, tev par 5 eiro iedot ļoti kvalitatīvu atskaiti laivā, vai ne? Tu redzi, tik cilvēki sasniegti, tāda demogrāfija, tādi vīrieši, sievietes. Un man liekas, kopš tā laika ir nenormāli pamainījies. Un es neteiktu, ka tie sponsori ir slikti vai vainīgi, vai vēl kaut kas. Vienkārši viņiem daudz ērtāk un daudz izdevīgāk visu reklamēt, pieņemsim, caur Facebooku. Ja? Tad mēs zaudējam, pieņemsim, tajā mirklī, kad viņi varēja ieguldīt tevī, tavā komandā, tavā reputācijā un, nezinu, vispār Latvijas prestižā un visā pārējā lietā, un kopā ar to, jā, visticamāk, viņi tik daudz snikerus nepārdotu, ja? Kaut gan arī nevar tā teikt viennozīmīgi. Bet tur vismaz veidojas tad, kad viņi maksā, vienkārši mēs ar to sastopamies arī katru dienu. Ja? Loģiski. Tad, kad viņi redz atpakaļ ciparu, kur mēs ielikām 100 eiro reklāmā, mums paskatījās 2 miljoni cilvēki bezpersonisko reklāmu.
Jā. Vismaz es tā uzskatīju. Bet saprotu, vēl arī problēma ir tāda, ka tu, piemēram, ej pie sponsora un tu viņam saki, man vajag kaut naudu, un klasiskais jau jautājums ir, cik man būs atpakaļ. Un tu, ķipa, bet jo es esmu tas, kurš nē, pagaidi. Tu gribi, gribi atmazgāt ar maniem naudu, vai tu gribi nosponsorēt mani? Bet tas ir reāli lielākā problēma, kad cilvēks grib ar vienu roku dot un ar otru paņemt 2 reizes vairāk. Un tas ir trakākais. Man pagājušajā gadā bija piedāvājumi, ķipa, es tev dodu šitā, tev man jādod šitā. Es saku, nē, tā nebūs. Es gribu, vai tu man palīdzi, vai tu man nepalīdzi. Un lielākā jau problēma ir tāda, es arī pagājušajā gadā gāju pie Latvijas uzņēmumiem, piemēram, nepieminēsim vārdus, kad uzņēmums, kas attīstās, es saku, davai, jūs Latvijas produktus, jūs to ražojat, davai maucam Lemānu, maucam, vienkārši pagaidām izkruķījam to brendu. Ja viss pacelsies, tad runājam par kaut kādu sponsorēšanu. Bet es pat gāju ne tā, ka vienkārši iedod un tad kaut ko darīsim. Es saku, davai kopā daram. Ja jūs tagad esat maziņš uzņēmums, kas strauji augošs, kopā uztaisam uz Lemānu jūsu brendu un parādām viņu pasaulē jau Lemānā. Bet pat cilvēku uz šitādiem interesantām lietām neparakstās. Bet arī tiešām, teiksim, ja mēs runājam par motosportu, motosports Latvijā nav populārākais sporta veids, pieņemsim. Ja? Es saku, arī tādā gadījumā tas arī ir izaicinājums priekš tevis. Es nesaku, ka tas ir slikti vai kā. Par to es arī saku, piemēram, tad, kad tu ej pārdot, pieņemsim, Latvijas futbola izlasi vai Latvijas hokeja izlasi, man liekas, to pārdot teorētiski vajadzētu būt vieglāk nekā pārdot, kad tu brauc Lemānā. Kaut gan stundu skaits, ieguldītā darba skaits vai vēl kaut kas tam individuālam cilvēkam, tavā gadījumā tev, viņš ir tikpat vienāds vai varbūt lielāks, respektīvi tie visi ieguldījumi un cik bija ieguldījums tev ar tavu ģimeni arī līdz tam, lai tu vispār varētu kaut tuvu nonākt tam līmenim, kurā tu esi, ka tu vispār varētu apsēsties uz moča un nosapņot, ka tu vari nobraukt Lemānu. Bet es jau kur tu saki par komandu. Es jau visu laiku, visu dzīvi biju individuāls sporta veids. Es visu laiku, ja es, piemēram, iegāju tajā pašā Facebookā un skatos, kā man konkurenti trenējās trietā, es laiku mājās viens pats visu daru. Un tev grūti, tāpēc, ka tas sports te nav. Un visi uzreiz saka, tas sports ir mīris, tas sports ir mīris, tas sports ir mīris. Daudz jau tā runā visu laiku. Latvijā par to runā vai pasaulē? Latvijā runā par to, kāds talks. Latvijā nekad neizaugs MotoGP pilots un tā. Bet man ir plāns un man ir sirdī mērķis, ka es savus bērnus aizvedīšu līdz MotoGP. Ja es pats neesmu bijis, tad man ir mērķis, ka es stāvēšu zem piedestāla un skatīšos, kā mans bērns tur būs. Jā. Un tas ir mans dzīves lielākais sapnis. Tavam tēvam bija sapnis nobraukt Lemānu, viņš nenobrauc. Viņš nenobrauc, bet nobrauc tu. Jā, mums bija sapnis, ka es braukšu MotoGP, es nenokļuvu. Un tad man ir nākamais sapnis, ka es aizvedīšu bērnus līdz. Bet tu jau vienalga zini, ka mums apkārt veidojās tā komanda, kas tev tic un iet kopā ar tevīm. Tu iet kaut ko. Es pagājušajā gadā aizsūtīju 600 e-pastus sponsoriem. Es šogad neaizsūtīju nevienu e-pastu. Tāpēc, ka tu pārstāji ticēt? Es vienkārši noguru. Es noguru iet un lūgties. Mēs pirmdien ar tiem runājām. Atceries, tev teicu, ka man ir tāds ļoti rūgta sajūta iekšā. Tad es par šito nedēļu esmu beidzot dabūju savu vaibu atpakaļ, ka es gribu viņu nobraukt. Bet, ja mēs runājam pārdienas atpakaļ, man bija liela iekšēja negribēšana pat braukt. Tāpēc, ka es eju jebkur, ko es piedāvāju, tu visur dzirdi, nē. Es saku, aizgāju pie GO3, saku, davai laižam tiešai. Man necēl klausulas 3 nedēļas, kā bērns zvanu, man necēl klausulas. Kāpēc? Pālaižam tiešai, es zinu, ka tu Latvijā skatīsies. Es eju tur, saku, davai, nē. Eju tur, nē. Un palielam tie draugi, ģimene, tomēr davai maucam. Jo tomēr ir tie draugi, kuram es pazvanu un saku, es gribu braukt, braucam. Es pats geto games, tie. Es beigās vienalga salos to apkārt draugus, kas grib. Tie paši filmēšana komanda. Davai, Garik, ko mēs šogad nebrauksim? Pagad, tu teici, ka tu gribi uz piedestālu uzkāpt. Kā? Tu tāds, jā, pagad, stop, davai. Un tad tur atkal tomēr savāc visu to apkārt, jo man baigi tā sāpīgi palikt pēc tās Ducati komandas, kas man pārmet pāri. Un tomēr, kur es visu salasīju un... Ja Ducati paliktu, tad šobrīd Lemānā... Es domāju, mēs būtu pasaules čempioni. Mēs bijām viena no kandidātiem uz pasaules čempionu titulu. Tu ar Ducati komandu šogad brauktu Ducati visu Lemānu, visu 3 posmus, jā. Un Ducati tevi pamanīja
pateicoties tam, ka tu biji pagājušajā gadā. Es biju ar viņiem testos. Pagājušā gadā, jā, pagājušajā gadā mēs bijām testējušies uz to pēdējo pasaules čempionātu posmu, jo man pēc Lemāns 3 nedēļas pirms pēdējā posma man vienkārši no iepriekšējās komandas izmet ārā. Bez argumentiem, bez nekāds iemesls. Vienkārši atsūtīja, zinu, tu vairāk neesi komandā. Pēc Lemānas. Jā, un es bez iemesla. Bez argumentiem. Un pēc tam tu viņus nebija nesāticis Neko, bez komunikācijas un tā tālāk. Ķipā viņiem apvainojams bija dēļ tā, ka es meklēju uz Beļģiju komandu sev, jo mums bija kontrakts tikai uz 2 posmiem. Uz pirmo un uz pēdējo 24 stundām. Pa vidu 8 stundas ir nebrauc Beļģiju. Un es ielūku sludinājumu, ka es meklēju komandu uz 8 stundīgo Beļģiju. Nu, tas nav nekas tāds. Es neesmu viņa komandas sastāvus, to konkursu var braukt. Un, ķipa, kā es sapratu, tas viņam aizvainoja, un otrs viņam aizvainoja par to, ka es biju tas, kurš gribēja to rezultātu. Es gāju, es saku, regulējam to, taisam to. Un lielākā problēma bija tas, ka man bija 3 franču komandas biedri. Un tu esi vienīgais latvietis. Un mēs sēžam, es, 3 piloti un inženieris, runājam angliski. Un pēkšņi viņi sāk francūziski runāt, viņi izrunā, un tu ķipa, what did you say? Viņi pasaka vienu frāzi. Bet viņi tikko 2 minūtes norunāja. Un tu visu laiku jūti, kā tev čik. Un, piemēram, tu esi mans komandas biedrs, pieeja, saka, Anton, klausies, davai uztaisam šitā pamēģinām. Būjam garīgi, laba ideja. Es saku, ejam pie komandas šefa. Mēs atnākam, Luji, klausies, davai izdaram šitā. Anton, tev to vajag? Un tu tāds, kā? Mēs tikko ar tiem runājam, tu teici, davai iztestējam. Un viņš prasa, vajag? Nu, man vajag, nē. Viņš saka, garīgi, no priekš kam mums vajag, ja Antonam nevajag. Un visu laiku šitā, un man tas ļoti sāk besīt. Mums bija piekdienas pa dienu Lemānā. Man izsauc uz sapulces komandas šefs un viņa dēls, un es piegāju uz Fateru, un es saku, visticamāk, mēs nebrauksim uz šito komandu, šito gonku. Jau esot Lemānā. Esot Lemānā, piekdienas nobraucot otro kvalifikāciju, mēs eju uz sapulces, un es pieeju pie Fateru, es saku, mēs visticamāk nebrauksim uz šito komandu. Mums bija sarunas tāds, ka es komandas šefam pateicu, ja es nostīšos, jūs arī pienāksiet pie manas ģimenes un pateiksiet, piedodiet, tā sanāca. Man 3 reizes izlaidā ar spiedienu, piemēram, aizmugurē jābūt 1,8, man bija 2,5. Vienkārši Džeks aizmirst pārbaudīt spiedienu. Un man tas sāk uzvilkt. Un jo tev sāka likties, es neuzticos. Vai visticamāk tā arī bija, ka... Nē, tas ir vienkārši cilvēku nolaidība. Viņš vienkārši aizmirst. Bet nolaidība dēļ tā, ka tu neesi svarīgs komandas dalībnieks? Nē, vienkārši nolaidība. Vienkārši Džeks, kas pārbaudīja riepas spiedienu, viņš nebija tāds, kurš bija. Viņš vienkārši entuziasts, kas atbrauc un to dara. Un viņš vienkārši aizmirst. Un kad es katru reizi uzkāpu uz riepas, un es viņam saku, pārbaud lūdzu man tagad spiedienu. Un man šefs saka, tu tagad mums visu komandu čekos. Es saku, paga. Es kādu izņemot viņu čekoju? Nē. Un es reāli gāju uz to sapulces trietā, un es pateicu, ja es nostīšos, jūs arī pateiksiet, nu tā sanāca. Un tas sāka, tad mums reāli sāka savā starpā tāds, saprot, jau sākās naids. Jau pirms tā tāds nepatīkams. Nu kā es pirms pašas gongas, pirms pirmā kvalifikācijas piedzīvoju stipru kritienu. Man pārplīst ķiverus pusēm, man gūžā tāds zilums. Es nokritu dēļ tā, ka man vienkārši pārlūza aizmugurē amortizators. Un dēļ nolaidības. Dēļ nolaidības mēs braucam ar piekaru, kurš neviens pasaulē neizmanto. Komandas šefam sasolīja, ka atbrauks inženieri, un mums būs savu komandu, kas strādās ar mūsu piekaru. Beigās neviens neatbrauc, mēs nesaprotam, kā viņu regulēt, jo tā vispār bija stulbākā piekara, kas var būt. Viņi vispār nešancēja. Un mēs tikai mainījām atspēru stiprāk, jo tā pakaļ vispār neturējās. Un beigās uzlika man maksimālo cieto atspēru pamēģināt, un man vienkārši izēja no līguma tā atspēra izšauja uz ārā. Un es nošķilos, es sasis, man smadzenes satricinājums, vispār visu dienu neko nesaprotu. Un tas bija arī viens no problēmām, kāpēc man izmet ārā. Pēc kritiena piegāja pie manas inženieris, saka, garīgi, tas nav tā vaina. Lūdzu, ej guli, tev vajag atjaunoties līdz rītdienai, mēs tev gaidām rīt boksā. Lūdzu, piedod, tas nav tā vaina, viss kārtībā, nepārdzīvo par kritienu. Un es 3 mēnešus pēc gonkas saņēmu rēķinu, ka man jāsamaksā 900 eiro par kritienu. Un es komandas šefam rakstu, kāpēc. Viņš saka, nu tu taču nokrit. Es saku, tas nebija man vaina. Un es komandas šefam saku, mums kontraktā bija noruna, ka es varu vai samaksāt rēķinu, vai atgriezt detaļu. Un tur bija rēķins 900 eiro, no kuriem 750 bija izpūtējis, un pārējie tur nieki pa 50 eiro. Bet es ieeju tā izpūtītāja mājaslapā, viņš maksā tur 600. Es saku, es tūlīt tev pasūtīšu izpūtējis, pagaidām sūtīju e-pastu, izpūtēju, viņš man atsūtīja, zinu, tu vairāk neesi komandā. Nu, ķipa, what the fuck? Nu, ķipa, kas te notiek? Kas te notiek? Mēs kaut ko cīnāmies, vai mēs braucam? Un saprotu, kad es reāli atbraucu no tā 16. uz to 9.
Viņš piegāja pie man fātera, apķēra un iedeva buču uz vaigu un teica, best. Viņš man uzvilka kapitāno, tipa mums kapteini cepu, viņš saka, Gari, you are kapitāno. Un tipa dod beigās to finišu, nu tipa par ko? Un tas reāli, nu tas nebija cilvēciski. Un kas man patīk šajā komandā? Kad es sāku sarunu ar šito komandu, par esošo Infinity Flame Racing, pirmais, kas man patīk šajā komandā, ir tas, mums ir 10. startnumurs, un man pirmais numurs motošosē bija 10. Kad es sāku braukt motošosē, man pirmais startnumurs tajā sezonā bija 10. Tas ir pirmais. Otrais, man patika viņa frāze, viena no pirmajiem, ka es gribu uztaisīt internacionālo komandu. Tā ir franču komanda, bet mums komandai ir Latvijas, 2 spāņi un holandietis. Mums nav interešu konflikts savā starpā. Mēs necīnāmies savā starpā par komandu. Mēs esam angliski runājam, un mums nav interešu konflikts. Saprot, neviens nevilks deķu uz savu pusi. Jo pirmais, kad mēs uztaisījām komandu pagājušajā gadā, mēs bijām 3 piloti. Tad pēkšņi nedēļu pirms testiem parādījās 4. Viss kārtībā, viņš ir vienkārši rezerves pilots. Un atbrauc rezerves pilots, kurš brauc vienādā apļa laikā ar manīm, un tas 3. brauc 3 sekundes par mums lēnāk. Un tas rezervists ir tāds džeks, kuram fāteris laiks staigā ar šefu, un pusdienās ejam, viņš blakus šefam. Un visu laiku lien pakaļā. Varēja redzēt. Nu, tīri mēs visu uzreiz sapratām, ka viņš vienkārši lien pakaļā, vai tagad iebāz savu dēlu iekšā komandā un to atbīdīt malā. Es jau pēc testiem jau to sapratu, un es pirms Lemāns šefam prasu, ko viņš dara, tas Markus. Nē, Garīgi, tu neuztraucies, tu esi pamats sastāvā. Nu, tu jau laikam saproti, kur mēs plānojam mainīt. Un tu saproti, jau komandai ir cīņa savā starpā. Un es, piemēram, nobraucu savu brīvo treniņu, es nobraucu 40, tur, piemēram, 0,5. Izbrauc Markus, tad rezervis 40,3. Es tipa izbraucu šķiļņā, viņš izbrauc un viņš reāli nobrauc sesiju. Un es, piemēram, nobraucu savu sesiju, nokāpu no moči, boksā viss tīrs. Kāpēc mēs tāds temps reāli pats man reāli uzvalk? Bet interesanti klausīties uzreiz. Jā, tas rezervis nobrauc sesiju, viņš nokāpu no moči, fāters stāv, jū! Nu, vai tipa visi aplaudēt viņu. Un visu laiku šī tāda cīņa boksā. Mēs ejam pa trekvoku pa trasi. Tas ir esošajā komandā. Nē, pagājušajā gadā. Mēs ejam pa trasi, ķipā iepriekšējā dienā. Sapratu. Es nesapratu, tu pateici, ka tev ļoti patīk esošā komandā. Nē, man patīk esošā ar to, ka viņa nav šī tādas lietas. Un es tev stāstu par pagājušajā gadā, kā notika ar to rezerves pilotu. Mēs ejam pa trasi, vienkārši vienu dienu staigājamies, un Markus stāst par to, ka viņiem sūdīgi ar sponsoriem ir tas pats pilots. Manam operatoram stāstīja, ka viņiem Francijā arī ir sūdīgi ar sponsoriem, nevar dabūt. Un mēs ejam pa trasi, iet fāters blakus, un viņš stāsta, mums vispār visi dzīvē ir labi. Mums ir tik daudz sponsoru. Tāds, nu, priekš kām? Un ko jūs tagad, par ko jūs mēraties? Mēs esam komandas biedri. Mums jābrauc. Un es arī saku par to, ka viņa tā kļūda un tas kritiens pirmais. Tas ir viss tīri dēļ tā, ka viņam vajadzēja kaut ko pierādīt. Mēs bijām 9. Nu, ja mēs pat brauktu savā tempā 2 sekundes lēnāk nekā mēs būtu braukuši, nu labi, mēs būtu nokrituši uz 12. vietu, 13. Bet mēs būtu tur. Bet tas viņa kritiens. Un viņš bija vienīgais starp mums visiem, kuram bija pieredze braukt. Un viņš vienīgais, kuram palika sūdīgi, kurš pateica nē. Un kad man sieva pēc tā, kad viņš nokrita un viņš balss sēž, man sieva piet, saka, Gari, ka tu vispār redzi mani? Es saku, kas ir? Viņa saka, tev nav acis. Tev viss sarkans un tu skaties šidā. Es saku, jā, bet es gribu braukt. Un es nevienā brīdī nepadovos. Un tad beigās Džeks, kurš staigā un kaut ko blato, beigās viņš neko neizdara no komandas. Un viņš beigās to visu sabojāja, visu rezultātu. Nu, loģiski, ka nevar vainot nevienu, ne otru. Un viņš vienīgais no mums visiem, kas pagājušajā gadā brauc, viņš vienīgais arī palika komandā, šogad tajā komandā, vecajā. Bet es arī komandai uztaisīju tādu pat, man ir pateicības bildi, ko es jums uzdāvināju, man ir tāda pat arī komandā. Smuka, jā, un es arī šogad atnākšu uz Lemānu, tagad uz pirmo posmu, un es iepriekšējā komandai arī paspiedīšu šefam roku, pateikšu paldies un uzdāvināšu. Šitā ir tā ķivera, kur izdzīvoja reāli vienu sesiju un viņi pārlūdz pusēm. Jā. Tu biji, man liekas, pateicības vārdus tieši firmai teici. Jā, es aiznesu uz to pašu, tam krāsotājiem uzdāvināju to ķiveru. Jā, kaut kas tāds. Un es arī pasties, tu stāstīji par hokeju, komandas sports. Atceries, kad Latvija vinēja to medaļu, visi uztaisīja sagaidīšanu pie brīvas pieminiekta. Mums jau tas pats prikals ar Matīs radās, esot Lemānā. Mēs nobraucam gonku, kas saka Matīs. Atceries, visi sagaidīja pie brīvas pieminiekta. Man visu dzīvi bija sapnis, ka es atbraucu no gonkas un man sagaida pie mājas. Un es tāds Matīs taisam.
Viņš saka, davai. Mēs uzreiz no tajā brīdī jau presa relīzi gatavojam visos ziņās, davai maucam, ieliekam rakstus. Un es izreikināju, apmēram, cikos es būšu Rīgā, jo mēs pēc Lemānas aizbraucam ar sīkiem un ģimeni. No sākuma uz akvaparku, pēc tam uz Luna parku. Nu, pavadījām tā 3 dienas vai atpūsties un recovery uztaisīt. Un mēs braucam klāt pie mēbeļu nama. Es izdomāju, ka es vēl apstāšos pie mēbeļu nama, jo mēs braucam ar kemperi. Man tētis ar bērniem veda uz turienu kemperi, es ar sievu un operatoru lidojam. Un tad mēs ar ģimeni braucam, ar tētis ar mammu jau lidoju. Yeah. Un es pie mēbeļu nama apstājos, lai pārģērbties kombinzonu. Un es zvanu Matīsam, es saku, kas ir? Viņš saka, tukšs. Es tāds, nu, tu piedodies, tu kaut ko saorganizē un nav cilvēku. Nu, tur 2 atnāks, un tu ķip tāds, buā. Un es tāds, 15 minūtes pirms nav cilvēku. Es tāds, noskājēts, abloms. Bet bija cilvēki. 300 cilvēku apmēram panāca. Viņš saka, viņš tā parunāja ar tevi, noliek klausu, un pēc 2 minūtēm no visurienes sāk nākt. Cilvēki no mājām, zin, tās lielos karogs ņēma. Raimons arī bija atbraucis. Jā. Atbrauca. Tu arī biji? Es arī biju. Es jau neatceros visu. Es biju tādā ekstāzē, es biju pārlaimīgais. Apstājies uz uzkāpes. Tas bija krūti, piekrīt? Un uztaisīja savu runu, jā, un tur bija kas bija šašliks. Bija, nē, Ozolapa, Eriks Ozolapa atbrauc burgers taisīt. Jā. Zini, kā viņš man uzrakstīja? Mēs izdomājam ar Matīsu to ideju. Jā. Un es tajā vakarā sēžu kemperī, un man Ozolapa raksta, čau, Garik. Krūts sasniegums Lemānā. Davai, ja tev būs kāds pasākums, es atbraukšu uztaisīšu burgerus. Tu piedaries, kā domāšana uzreiz var savest 2 lietas kopā. Mēs bijām iedomājuši, ka taisam, un viņš man rakstīja vakarā, davai. Jā. Un krūtākais vēl pasākums nākamais, tas bija Biķenieku gongu šogad. Kur es izdomāju priekš saviem skatītājiem nobraukt Biķeniekos gongu, kad atnāca 1500 cilvēku. Redzi tā bildā pušā. Es braucu Biķeniekos gongu, un es izdomāju priekš saviem skatītājiem nobraukt Biķeniekos gongu. Kad atnāca ap 1000–1500 skatītāji pastīties Biķeniekos gongu. Tas bija nākamais, tipo, wow! Kur es reāli negaidīju, ka tas vispār varēja notikt. Jā. Un reāli cilvēki atnāca. Un tas arī viena no motivācijām, kāpēc es gribu tālāk turpināt un visu darīt. Loģiski, ka tie heiteri ir, tev cilvēki heito. Nē, tas ir... Bet tik daudz ir pozitīvi cilvēki, kas tev atbalsta. Jā. Un to grib. Un pat es esmu uztaisījis tagad GoFundMe, kur cilvēki var ziedot. Jā. Un es šokā par to, cik daudz es pa kaut kādām 3 nedēļām ap 2000 jau esmu dabūjis. Tad cilvēki sūta un grib tevi atbalstīt. Zini, kas? Es esmu sapratu to, ka tev grib atbalstīt parasti cilvēki. Un parasti cilvēki, viņi grib tevi atbalstīt un viņi meklē iespējas. Tas ir bezmaz vai kā nopirkt biļeti, bezmaz vai... Vienkārši nopirkt biļeti. Saprot, varbūt viens var iedot naudu, otrs var atbalstīt kaut kā, trešais var kaut kā. Man, piemēram, menedžers tagad Džekiņš, kas vienkārši atnāca pie manis uz motoču treniņiem, viņš pats ir digital art-house direktors. Un vienkārši Džekiņš atnāca pie manis uz motoču treniņiem, viņš saka, Garik, tu man patīc. Es tev gribu palīdzēt. Un ļoti daudz cilvēki, kas vienkārši grib palīdzēt. Un atnākt uz lielu uzņēmumu, dabūt lielu sponsorēšanu grūti. Pa maziņam ļoti daudz cilvēku tev grib atbalstīt. Arī pagājušajā gadā. Man, piemēram, viens Džeks vienkārši Facebookā uzrakstīs, es tev gribu nopirkt ķiveri. Es tev gribu to, es tev gribu to, es tev gribu to. Bet kopumā, cik aptuveni vajag naudas, lai aizbrauktu uz Lemānu? Vienkārši aptuveni. Nu, piemēram, man jāsamaksā komandai. Es neesmu pilots, kurš brauc pa brīvu, man jāsamaksā komandai. Lai viņi tevi pieņemtu. Pieņemt, jo, piemēram, komandas budžets uz sezonu ir, es domāju, kaut kādiem 150–200 tūkstoši. Okay. Man pa sezonu jāsamaksā ap 20. Tev jāsamaksā komandai 20. Pa 3 posmiem plus testi. Okay. Nu, tas ir centi. Anton, tas ir kāpēc? Jā, es saprotu. Bet... Jo dalības maksas komandai uz vienu posmu ir ap 5000 tikai. Mēs katrs no pilotiem samaksājam pa 20 000. Mēs kopā komandai ienesam 80 000. Un komanda šeit pateica, ka viņam ir ap sponsoru ap 150 000, kas viņam nosedz. Jā, tas bija mans nākamais jautājums. Tātad, cik maksā aizbraukt uz Lemānu? Plus mīnus 20, 30, 40, 50. Es esmu sarēķinājis, ka man šī sezona, tas ir Lemāns. Šī sezona, tas ir visi 3 posmi. Tas ir tagad aprīlī Lemāns, jūlijā ir Beļģijā 8-stundīgā gonga un septembrī 24-stundīgā otrā trasē Paurikart. 3 posmi kopā ar komandas dalības maksu esmu izreikinājis 33 500. Es nobraukšu visu 3 posmus pasaules čempionātā. 33 000. 30-35. 30-35. Ok. Tas ir izdevumi lieli dēļ kā. Man jānopērk pašam savu ekipējumu. Man jānopērk kombinzons, ķīvere, vispār 2 gabaliem. Man jāizved kempers uz dzīvojamo. Lidojumi, jā. Nu, tagad mēs lidojam uz testiem. Man tikai biļetes es nopirku pa štuka 200, jo es nopirku sev tētis, operators un menedžers.
Man tas Vadims ļoti grib braukt līdzi un skatīties. Tad uz Gonku man jālido kaut kam, man jāveic savs kempers, jo jādzīvo uz trases. Es nevaru dzīvot viesnīcā, jo arī viesnīcā viss ir sen aizņemts. 200,000 man braukt uz viesnīcu ir pārāk tālu. Jāizved kempers. Nu, pa lielam, ja man būtu vairāk naudas, es būtu ziemā aizbraucis patrenēties. Es pagājušajā gadā uz mēnesi aizbraucu trenēties uz Spāniju. Šogad es trenējos Havlē un trenējos fizisko tikai, jo man pa lielam es tagad pēdējā pāris nedēļas laikā esmu sakrājis budžetu, lai vispār tagad aizbrauktu uz Lemānu, jo joprojām es neesmu samaksājis līdz galam visu, ko man vajag samaksāt, tad es tagad skraidu un meklēju budžetu. Un jo vairāk ir naudas, jo vairāk ir iespējas. Jā, tas pavisam noteikti. Tas ir arī viens no maniem jautājumiem bija, vai šajā, tas ir triki jautājums arī skatoties arī Formula 1, kas ir tur populārākais no motosportiem. Cik nosaka nauda un cik nosaka talants? Protams, ka perfektā kombinācijā būtu Max Verstappens labākajā komandā. Pa naudu tu visu var nopirkt. Tu jebkuru var nopirkt pa naudu, jebko. Ja, piemēram, būtu nauda, es varētu atnākt uz MotoGP, samaksāt un braukt MotoGP. Tātad, ja tev ir nauda, tu vari nopirkt jebko un jebkur. Un tātad tu uzskatīji, ja tev būtu ļoti daudz naudas, tu varētu braukt MotoGP. Brīvi. Es atnāktu samaksāt naudu un braukt MotoGP. Ja tev būtu neierobežot nauda, vai ja ir tur kaut kāds budget cap, vai tu varētu... Mēs jau runājam par neierobežot naudu. Par naudu tu vari nopirkt jebko. Nē, Formula 1, piemēram, ir budget cap. Bet tu arī vari nopirkt. Pasties, Mazjēpins brauc ar Formula 1. Nē, budget cap, es domāju, tā kā tu vari tērēt uz mašīnu tur 2 miljoni pieņemsim. Jā, bet tu vienalga vari nopirkt vietu un braukt Formula 1. Tev nav naudas, tu nevari braukt Formula 1. Labi, tātad MotoGP tu varētu nopirkt vietu. Jā. Ja tev būtu 2 miljoni budžets, es nezinu, pietiek MotoGP braukt. Vai tu varētu būt vietās arī? Nē. 3 miljoni? Tas vairāk, būtu... nē, tur jau vairāk izšķir dēļ tā, ka, ja es būtu labs, man nopietni jātrenējās, jāgatavojas, un tad es varu tikai būt. Tu nevari nopirkt rezultātu ar naudu. Ja par to es arī runāju, jā. Nē. Jo ne jau rezultātu, tādā ziņā tu nopirks labāko mociju un tā kā... Neko nemainīs. Nopirks labāko mociju, tu vienalga brauks beigās. Tev daudz jātrenējas, jāgatavojas, tad tu kaut ko parādīsi. Ja tu vienkārši tagad samaksāt naudu un braukt, es brauku pēdējais. Viennozīmīgi pēdējais. Viennozīmīgi pēdējais. Nezinu, ko 2 sekundes atpalikt no priekšpēdējais vietas. 100%. Tas ir tas pats, kad Mazjēpins brauc Formula 1. Atceries, kad jā, viss smējās par viņu. Viss smējās. Protams. Vienkārši par naudu viņš nopirka vietu. Un ja viņš pat nopirka labāko formulu, vienalga, ja tu neko nemainīji. Zem 10. Nekas nemainīja. Saprot, tas neko nemainīja. Bišķi ātrāk būtu nekā ar Haasu viņš brauca. Bet mazāk kritiem. Avārijas būtu, jā? Varbūt arī ar ātrāku mašīnu būtu vairāk avārijas. Saprot, tāpēc šajā sportā tu vari nopirkt labāko, bet tu nevari nopirkt meistarību. Diemžēl tev vienalga jābūt meistarībai. Ok, ļoti interesanti. Ko tev šis sports kopumā dzīves laikā ir atņēmis no tavas parastās dzīves? Daudz draugus. Jo savā laikā, kad man vilka kaut kur patusēties, man teica, neļāva ar mammu un teica, ka tev jābūt mājās, tev rīt ir treniņš. Ko man vēl ir atņēmis? Pāris smadzeņu šūnas, kuras ir atdauzītas pret asfaltu. Bet palielām neko, man tikai sports ir devis. Es uzskatu, ka es esmu ieguvis, esmu iemācījies nodarboties un braukt ar vienu no trakākajiem sporta veidiem. Mocs ir viens no krūtākajiem, kas vispār ir. Viņš salīdzinoši ar to base jumping adrenalīnu ziņā. Jo mašīna ir mašīna, tu vari braukt tikpat ātri, bet tev ir apkārt dugas un dzelzs, kur tu uzmet 7 kūveņus, izkāp ārā un tev nekā nav. Mocs ir mocs, tu esi tu un mocs. Un ja kaut kas notiek, tu lido. Tas ir fakts. Tāpēc, ir bija tāda filma Pats ātrākais indiāns. Un tur bija tāda scēna, kur mazbērns pieiet pie opija un prasa, tu nebaidies nosisties? Un viņš viņam saka, nē. Jo 5 minūtes, kad tu brauc par avņīņiku, pa ceļu, ir biežāk interesantāk nekā cilvēkam visu mūžu. Un saprot, es jau saku par to, ka tas ir ļoti, ļoti, tas ir narkotika. Motosports ir narkotika. Es arī redzu pēc savu tēta, kad viņš sēž mājās un zina, kad tas sākās. Es gribu izbraukt. Un tu redzi, ka viņš aizbrauc uz veikalu un nopērk jaunu cimdus, bet viņš pagājušajā gadā nopērk jaunu cimdus. Smatrī, jaunu cimdi. Un viss viņš uzkāpa uz pitbike, izbrauc. Viņš brīvi atbrauc biķiņa kartiņā, un viņš stundu var nobraukt ar pitbike. Es 40 minūtes, labi, es arī braucu bišķi ātrāk nekā viņš. Bet viņš tā brīvi sekundu pusotru lēnāk nekā es, bet viņš stundu nomačīs. Bet viņam to vajag. Un es redzu, ka viņam atnāk tie momenti, ka
viss viņam nemieris, viņš izbrauc stundu, viss, viņš atkal var nebraukt. Tad viņš vasarā vienreiz var uzkāpt. Es saku, uz kurien tu, man te vajag. Tad viņš aizpagājušajā gadā jauns savu supermoto nopirka mots. Es saku, kāpēc kam tev? Man gribās. Aplīmē viss atbrauc, izbrauc vienu treniņu. Garīgā, kad tu brauks beidzot ar supermoto, es saku, tas ir tavs. Kur tu ņemies, es tev viņu nopirku. Bet viņam vajag, viņš vienkārši nopērk, viņš izbrauc. Jo tas ir reāli, mums tas ir asinīs, mums to vajag visu laiku. Tas arī attaisno visticamāk arī to, ka tu esi gatavs tērēt 30-35 tūkstošus uz šāda veida. Pagājušajā gadā man bija 100 eiro kabatā, kad es to izdomāju. Šogad arī es pēc pagājušajā gada Lemāna man ļoti lielos problēmās iepinos ar parādiem. Jo daudz, kas man bija solījuši naudu, beigās nekas neatnāca. Un es tūlīt paņemšu, es tev atdošu, es tūlīt. Un beidzās Lemāns, beidzās biķinieku, un es tikai saprotu, ka es sēžu bez naudas. Man pilns ir ar parādiem. Pilns. Un es visiem aizbraucu, pateicu, esmu iepinies kakiņās, un man jārisina. Visi saprata, atdos. Un visu, un es visiem teicu, es atdošu. Un tagad es gandrīz esmu nosedzis visus parādus. Esmu atgriezies atpakaļ. Tu atgriezies atpakaļ un tu atkal brauks uz Lemānu. Jā, bet šogad es nedarīšu tās kļūdas, ko es biju darījis. Es vairāk neuzklausīšu nevienu, es eju pats. Pagaidām man naudu kontā nav, tu neesi mans sponsors. Kad es saņemšu naudu no tiem, tad tu esi mans sponsors. Viss elementāri, viss. Un es reiķinos tikai ar tiem, ko esmu saņēmis, un es arī daru to, ko esmu saņēmis. Ko cilvēki nepareizi nolasa tevī? Kā tev šķiet, ko cilvēki pārprot par tevi? Vai, piemēram, ka viņi redz tevi no malas vienu, bet īstenībā tu tās neesi? Man arī komandā pagājušajā gadā bija problēmas ar to, ka man šefs visu laiku domāja, tu saņemies bišķiņ, tu valsts ķiveri saņemies, halo. Es saku, pagaid, stop. Esmu divi dažādi cilvēki. Boksos esmu Garijs Roškauns, kurš gatavs taisīt sūdus. Un kad es uzvalku ķiveri, Garīgs 30 esmu boksos, traks džeks. Un uzvalkot ķiveri esmu Garijs Roškauns, Latvijas ātrākais motošoseis braucējs. Un tie ir divi dažādi cilvēki. Es varu taisīt muļķības, es varu trakoties, esmu bērnu prātā, man patīk reizi vakar uztaisīt ilgviņas, maucam, taisam to, actions, kaut ko kamera, maucam, sīkiem jautri, visiem jautri, varbūt citiem nav apkārt jautri, bet man ir jautri. Tā vai ģimene jautri. Es izbaudu, es biju izbaudu dzīvi. Bet tajā brīdī, kad es uzvalku ķiveri, esmu Garijs Roškauns, Latvijas ātrākais motošoseis braucējs. Un es uzvalku, un es sakoncentrējos, un es daru to, ka man jādara. Tā varētu būt misinterpretācija, kad cilvēki skatās uz tevi. Ja? Viņiem liekas, ka tu esi nenopietns, kaut gan patiesībā tu esi ātrākais. Es esmu divi dažādi cilvēki. Man ir divi cilvēki manī iekšā. Matīs man arī to pašu laiku saka, tu esi divi dažādi cilvēki. Novalkot ķiveri, tu esi uzvalkot visus. Es laikam tevi neesmu redzējis ķiverē. Ķiveru uzvalkot, es netaisu muļķības. Es tevi zinu tādu, kāds tu esi. Es esmu skaļš, mikrofonā, pļāpā, jokojies. Esmu daudz kļūdas izdarījis, un tas ir ļoti sāpīgi izdarot kļūdas. Tāpēc tu nevari kļūdīties. Jā. Ok. Palielam man ir vēl kaut kādi pāris jautājumi. Kāds ir tavs lielais mērķis, kuru tu vēl neesi izdzīvojis? Bet tev šķiet, ka tu izdzīvosi to. Es gribu uzkāpt uz piedestālu. Es pagājušajā gadā, ja tu biji pie biķinieka pie manas mājas, ko es uzkāpu uz augšu. Jūs labākie fani, esmu atvedis jums medaļu, kur ir vienīgai Latvijā, un es apsolīju, ka es gribu atvest kausu. Šogad varbūt tā nav komanda, ar ko mēs varam cīnīties pa piedestālu. Mēs varam cīnīties pa top 5, top 8 savā klasē. Bet ar šo komandu es uzrādīšu atkal rezultātu, ko es varu atnākt nākamgad jau pie labākās komandas. Jo bija problēma tāda, ka man Ducati pateica pēdējā brīdī ne, un labas komandas visi jau ir sen nokupēts jau oktobrī, novembrī. Bet Ducati būtu superbaikā? Nē, mēs brauktu production vispār ieskaitē. Standard moči ieskaitē, jo Ducati bija plāns novinēt production ieskaitē. Vai ir starpība, tā kā prestiža ziņā, superbikes, production? Piemēram, superstock. Tas nav kā divīzijas, vai ne? Tas ir vienkārši kā... Klases. Bet, piemēram, superbikes, piemēram, absolūtā tur ir 1, 2, 3, 4. Superstocks vienmēr ir kaut kāda top 6. Iebrauc absolūtā. Savā klasē pirmie, jā. Savā klasē pirmie, bet viņi iebrauc. Un productions? Productions kaut kādā 28. vietu. 25. Tāpēc, ka viņiem pilnīgi standarta moči. Okay. Pilnīgi standarts. Bet ar Ducati tu brauc mēs būtu braukt production ieskaitē, bet mēs būtu cīnījušies par čempionu titulu, jo tāds bija arī mērķis no Ducati. Bet laika ziņā vienalga superbikes skaitās. Loģiski, tur arī cilvēki, tur ir visi piloti, kas saņem algas. Visi superbike gandrīz piloti saņem algas.
Un tur nav iespējas cīnīties. Tāpēc es gribu atvest kausu. Šogad man ir labs iespējas pierādīt sevi pārējām komandām. Tev jau jāparāda individuālais rezultāts. Ja tev parāda individuālo rezultātu, tu ej pie nākamām komandām. Un visu par šito sezonu man jāsalas komandas. Un jau oktobrī jāmeklē komanda un jāparaksta ar labu komandu uz aiznākamo sezonu. Tāds man arī plāns nobraukt šogad, nākamgad un varbūt aiznākamgad. Un tad es varu droši nolikt mieru, pakarināt cimdiņus uz nagviņas. Un tad pilnībā novērsties bērniem, jo arī šogad es nekur citur nebraucu, izņemot pasaules čempionātu, tur ir 3 posmi, jo pārējo visu laiku es gribu bērnus iekārtot Čehijas čempionātā un braukt ar bērniem Čehijas čempionātā. Man jau tā viens posms bērniem sakrīt ar manējo, un es tāds, kā es braukšu? Nu labi, tēts var braukt uz Beļģiju, nu ķipā ar bērniem uz to, bet kā? Man jābūt arī tur. Un man ķipā, un rau ir tagad bēdīgi sajūta, kā mēs brauksim uz Čehiju, es būšu Beļģijā. Kā bērni brauks bez manis, bet... Tāpēc vienmēr ir grūti apsēsties ar vienu pakaļ uz 2 beņķiem. Tāpēc kaut kādā brīdī tev pašam arī jāmet miers, jo tu nevari. Arī tagad, piemēram, pēdējās 3 nedēļas es gan arī neredzu ne bērns, ne sievas, ne ģimeni, jo es visu laiku kaut kur skraidīšanā, kaut ko tur. Pašam stress, sieva nerunā ar manīm, jo viņi redz, ka ar manīm nav toks runāt, jo ir crazy, jo man jau kūp galva. Jo es viens pats visu daru, gan arī visu. Loģiski, ka man ir tur vecāki bišķiņ palīdz tas. Bet tu vienalga, tev viss galvā pats, tu nevar pagulēt līdz kādiem 4, ja tu visu laiku paņem telefonu, tikai es to izdarīju, ieliec notifications, atgādinājumu, to. Un tu visu laiku tikai streso, un tu visu laiku sevi. Nu, grūti, un tu gaidi to brīdi, un es tikai, man reāli zvana aizvakar operators, viņš saka, Garika, cikos mēs svētdien braucam, mums bija plāns pārbraukt ar busu, es saku, kādu svētdien? Viņš saka, mums svētdien jābrauc ārā. Es saku, nu jā, nākamo, viņš saka, tu normāls esi? Tev jau otrdien testi. Un es aizvakar sapratu, man jau pēc nedēļas var mocs jākāp, un tu tāds, wow! Un trakākais vēl ir stulbākais ir tas, ka es pagājušajā gadā, piemēram, atbraucu uz tiem testiem, es biju mēnesi Spānijā nodzīvojis. Tagad es atbraucu uz testiem, es izņemot pitbaigi biķinieku kartinghalē, es neko nesēdēju uz lielā moči. Un tas tāds man bišķiņ tāds sarūktinājums un tāds bišķiņa... nezinu, kā būs un kas būs. Loģiski, ka meistarību nevar nodzert pa ziemas periodu, bet viss būs labi, bet vienkārši... Atbraucot no tiem testiem, man ir svarīgi saprast tās vājākās lietas, kas man būs organismā, viņas atrenēt labāk un pacensties pabraukt kaut kur Latvijā pa kaut kādiem karting trasēm ar lielo mocu. Bet vai tu esi ieplānojis, ka tu kausu atvedīsi? Es gribu, jā. Jā, vai tas nemainīja nedaudz to stāvokli vai tavas iespējas dabūt to kausu? Nē. Kausu neatvedīšu. Bet, jāiet uz viņu, jo tāds nav individuālā sacīksts. Tas ir komandas sacīksts, daudz kas nav atkarīgs tikai no tevīm. Daudz ir atkarīgs no citiem, saprot, un viens pieļauj kļūdu, un jūs kļūdījušies. Gongi 24 stundas mots var uzsprāgt, motors var uzsprāgt, viss kaut kas var būt. Tāpēc tava ir kaut kāda 20% daļa. 20 un 40% komanda un vispār apkopojušas personāls, viss. Ok. Pēdējais jautājums. No. Ko tu ieteiktu visiem cilvēkiem, kas klausās tevi par motosportu un par visām pārējām lietām? Un ko tu visvairāk ieteiktu tiem, nevis iesācējiem, vai jauniešiem, vai bērniem? Kas brauc ar mociem? Jā. Nebraukt pa ielu. Ja brauc pa ielu, tad saprast, ka motocikls ir transporta līdzeklis un nav jāpārsniedz ātrums. Jo, ja tu brauc transporta līdzekli ātrumā, tev būs vieglāk, mazāk iespēja iekļūt kaut kādā avārijā. Tie cilvēki, kas brauc 200 pa pilsētu un pēkšņi izbrauc mašīnu bam, un viņi domā, mašīna ir vainīga. Tā nav. Diemžēl tur ir tava vaina. Un otrkārt, nepierādīt sev uz ceļā, pierādīt trasē. Ja tu gribi iemācīties, mocs ir paredzēts trasē, nebraukt pa ielu. Un ja tu nopērci superbike, kuram ir 200 zirgi, ar viņu nav tauks braukt pa pilsētu, jo jebkurš var iedot pilnu gāzi. Bet meistarība jau ir sabremzēties un apbraukt šķērs. Kad tev jābrauc šķērs un jābremzējas, un tā ir liela problēma. Un arī, kad es tā iztos treniņus ar tiem pašiem pitbaikiem vai visu kaut ko, cilvēki atnāk un tur 5-10% māk braukt. Pārējiem ir, tu saproti, ka čābīgi viņiem ļoti čābīgi iet. Un kas ir jādara, lai mums Latvijā tomēr būtu MotoGP? Jātic. Un tikai kopā mēs varam kaut ko sasniegt. Neviens cilvēks nevar viens pats uzkāpt uz Everesta vai virsotnes. Tikai viss kopā var. Un arī tie cilvēki, kas, piemēram, tev atbalsta tev sociālos tīklos, raksta labus vārdus, atnāk pie mājas, piemēram. Tas jau tev motivē. Un tas tev ceļ augšā.
cilvēki domā, kā man viņi braukt, nu tur vienalga 100 cilvēki atbrauc, ko es tur darīju. Man čoms, draugs, nobrauc gar man māju, tur bija daudz cilvēku, es neapstājos. Nu jā, bet tas viens cilvēks tev pasmaida. Nu es toreiz uzkāpu, man tur viens draugs tāds, kurš arī tāds kautrīgs ir, nu viņš tāds neiet publika. Un es viņu pamanīju, čau! Un zini kā, tas jau viss uzceļ tevi. Jā. Tas tev jebkurš pozitīva emocija, tas tev paceļ. Tas pats gongs laikā man Matīs pieiet, viņš saka, tu nezini, tu negribi labāk zināt, kas tev notiek sociālos tīklos. Es saku, kas tur ir? Viņš saka, skaties. Un viņš tā atver un tikai parāda, cik storijas ir atzīmēts. Un es tāds, wow. Tad man Matīs pirms starta, kāds 2 stundas pirms starta piegāja un parādīja video, viņš salasīja visus draugus. Man visi draugi novēlēja labus vārdus. Man ķipa garīgi, tu gāji uz šito, davai mauc, tev viss sanāks Daugu, viņš pat bija iefilmējis video, tur man tikai Selbakjāns bija. Visāds, ķipa draugi, Zīle, visu kaut ko viņš tur sarakstīja visiem un visu sasūtīja, viņš samontēja un ķipa garīgi. Vecāki tur pateica, viņš, montētāji, visi. Mēs tev ļoti mīlam, ķipa, uzreiz asarē. Es tur arī sāku raudāt un, zin kā, tas tāds baigi uzreiz iedod tādu, wow. Paskatoties to video, tu tāds, nu tad tomēr tu nesi nevienlīdzīgs visiem. Un maucam un gribās to izdarīt un gribās to darīt vēl un vēl un vēl. Un pierādīt to ne tikai sev, bet arī visiem pārējiem. Kā mūsu ģimene, es uzskatu, ka mēs esam numur 1 Latvijā motosportā. Un iedvesmot, protams, arī pārējiem. Iedvesmot, nu es domāju, es ļoti daudziem iedvesmoju visu kaut ko un ļoti daudz cilvēku kaut ko jau no... Mēs jau katrs, ja mēs kaut ko darām un rādām sociālos tīklos, mēs ar kaut ko iedvesmojam. Ir tie cilvēki, kas dzer sociālos tīklos un viņi uzskata, ka tas ir iedvesmojums citam. Es jau varbūt iedvesmoju savādāk un varbūt kādam cilvēkam tas paliks kaut ko vieglāk. Varbūt kādam... Man ir, piemēram, viens bērns, kurš ir mans liels fans. Viņam ir vienīgajam slimība Baltijā, viņam ir plakanās smadzenes. Hugo, bērniņš, esmu viņam lielākais fans. Es priekš viņas kā, wow. Viņš katru dienu pamostas no rīta, un viņš mammai saka, es gribu iet uz biķinieku trasu, jo tur ir garīgs. Es pēc finiša biķiniekos pieskrēju pie tribīnes, viņam atdevu savu cimdu. Viņš vakar bija atnācis pie manis uz biķinieku trases, es viņu tur palaidu ar kartiņiem pabraukt, mēs samīļojamies. Viņš tāds ļoti, viņš lemāns skatījās, mammām visu laiku sūtīja, un saprot, es ar to iespēju, ka viņš var manīm satiekās pavadu laiku, varbūt es viņam pailginu to dzīves mūžu ilgumu. Un mēs nekad nezinām, kam mēs varam palīdzēt. Piemēram, rīt man jābrauc uz viņu skolu, kur arī tādi bērni, jo viņš visai skolai ir izstāstījis, ka viņam ir čoms garīgs, viņš atbrauks un viņš ļoti gribēja, un rīt man jābrauc pie viņu skolu. Un vienmēr ne tikai jādomā par sevi, bet mēs nevaram būt un ņemt tikai sev, tev arī jādod citiem. Un tāpēc viens varbūt iedos naudu, otrs atnesīs pozitīvās emocijas. Jo tam bērnam, tu pats saproti, viņš ir tīrs priekšmets. Tu atnes un tu viņam parādi, viņš pasmaida. Un ja bērns ir pasmaidījis, tu viņam iedod pozitīvo enerģiju. Saproti, un es biju, piemēram, savā laikā es braucu Krievijas čempionātu, un dalībnieks sapulcs, un organizators saka, mums šogad šajā posmā būs bērni no onkoloģijas slimības un tā tālāk. Kurš nav pret, ka pie viņa ienāks boksos? Un es paceļu roku, ka es neesmu pret, lai pie manis atnāk, un es tā paceļu roku. Un tur 1 vai 2 vēl paceļ. Un organizatori, kāpēc jūs pret? Nu kā mēs varam? Mums gonka, mums jāgatavojas gonkai, mēs nevaram. Un tu pieduries, un es tajā brīdī aizdomājos, cik cilvēki ir tomēr iekšēji tādi. Man bērni atnāca manā boksā iekšā kā 40 minūtes pirms starta. Es stāvu vienkārši šortiņos krekliņā, un man reāli fāters pienāk 5 minūtes, jau kaut 10 minūtes līdz startam, bet tu negribi iet ģērties. Tev pēc 10 minūtēm uz starta jābūt. Es tāds bērnu lūdzu, es ļoti atvainojos. Nu, man, diemžēl, jāiet ģērties, es nevaru ilgāk. Un tāpēc jāpalīdz tiem cilvēkiem un jādod tiem pozitīvā enerģija. Tāpēc vienmēr man arī ir lozungs pasmaidu, jo smaidu šeit dzīvē neko nemaksā. Un, kaut kur dzirdēts. Lasmans, jā, bet ar Lasmanu ir sarunāts viss čautki. Es pagājuši gadu, kad es sāku... Copyrights ir izdarīts. Copyrights, es viņam uzrakstīju, Lasmas nav pret, viņš saka viss čautkas. Tagad jums abiem bet viņš arī ir nozadz viņu. Viņš arī ir nozadz. Viss kārtībā, labākie mākslinieki, kā tur ir. Tāpēc, uzreiz Lasim bija uzrakstīts, Lasmas man patīk tavs teiciens, tāpēc, bet tas ir ļoti labs teiciens. Pats pasies, cik pats mums ir negatīvi cilvēki.
Man piestāv, un jā, es gribu tetovējumus, kā es uztaisītu, ja nu kas nāk. Nu, Nu, vot, es tā arī kā. šogad, zinu, Vai sarunājam šeit, tad, ja tu šogad atvedīsi kausu, tad šogad uztaisīsi to tetovējumu. Es teicu, no Lemānas uztaisīju šogad tetovējumu. Man ir tagad no Lemānas, es uztaisīju Lemānas logotipu, medaļu un komandas nosaukumu un kādā vietā finišē. Un tad tagad būs, ja šogad atvedīsi kausu, tad tu to lozungu uztaisīsi. Es arī bez uztaisīšu. Okay, labi, tad. Es vienalga gribu. Es gribēju kaut ko interesantu. Es taisīšu to, ko es gribu. Saprotu, es vienalga to gribu. Okay. Labi, ar tādām pozitīvām emocijām mēs tev novēlam veiksmi tavā otrajā Lemānā un pirmajā, no kuras tu atvedīsi kausu. Sekosim līdzi, kuros datumos jāsako. 16. 19. ir tas sacīkšu weekends. Jā, Eurosport kanālā. Latviešu karogs būs iekšā, pēc tam jūlijā Beļģija un septembrī noslēdzošais posms. Jā, un tad šobrīd fokusēsimies galvenais uz Lemānu un tad, lai tev veicās. Bet zini, kas trakākais ir jau paukuši 22 dienas. Man ir tāds stress. Viss. Davai novēlam visi kopā Garikam veiksmi un sekojiet viņam Instagramā, sekojiet viņam TikTokā, sekojiet visās citās sociālo tīklu platformās, jo tur ir jautri un var paskatīties to insaidu, kā šādas pasaules līmeņa sacensības izskatās no iekšas un no latviešu perspektīvas. Tieši tā. Paldies jums, ka uzaicinājāt. Paldies visiem, kas man atbalsta. Paldies faniem. Jūs esat labākie. Un droši pasmaidiet, jo smaidi šajā dzīvē nu neko nemaksā. Čau, Anton. Davai. Paldies! Paldies tev!